Latvijas Diabēta federācija un Rīgas diabēta biedrība 26. aprīlī organizēja lekciju un diskusiju par diabētu. No mītiem pagātnē līdz mūsdienām. Pēdējo gadu laikā Latvijā valsts neveic sistemātisku un regulāru cukurddiabēta pacientu apmācību. Tas ir atstāts uz atsevišķu ārstu un Latvijas Diabēta federācijas iniciatīvas. Biedrība ir izveidojusies Latvijā kā vienīgā vieta, kur cilvēks, vai viena no vietām, kur cilvēks var iegūt vairāk informācijas par cukurddiabētu, iegūt dažādas materiālus, satikt citus cilvēkus, kurus ir skāruši šī problēma un apmainīties pieredzē. Mēs arī šeit Rīgā ar Rīgas diabēta biedrību sadarbojoties organizējam tāds izglītojošs informatīvs seminārus, lekcijas par cukurddiabētu un par cukurddiabēta aprūpi saistītiem jautājumiem. Cukurddiabēts ir bieži sastopama hroniska vielmaiņas slimība, kuras pamatpazīme ir paaugstināts cukura glukozes daudzums asinīs. Saslimstība ar cukurddiabētu, tīpaši ar otrā tipa diabētu, pasaulē un arī Latvijā turpina strauji pieaugt. Kas parasti ir saistīts ar lieku ķermeņa svaru, mazkustīgu dzīvesveidu. Un man jāsaka uzreiz, ka šim diabēta tipam tikpat kā nav agrīnu brīdinošu simptomu. Tādēļ būtībā, lai saulaicīgi diagnosticētu otrā tipa cukurddiabētu, ir jāveic tā saucamā sijājošā jeb agrīnā diagnostika. Otrā tipa diabēta pacientiem insulīna ražošana aizkuņa dziedzerī ir traucēta, un insulīns nedarbojas pietiekoši efektīvi. Visbiežākās pazīmes nogurums bez redzama iemesla, neizskaidrojams svara zudums, slāpes, bieža urinācija, redzes pasliktināšanās, tirpšanas sajūtas skudriņas kājās, lēna brūču dzīšana un strutojošas infekcijas. Pazīmes parādās pakāpeniski un lēni, tāpēc tās ilgi var palikt nepamanītas. Katram no mums pēc 45 gadu vecuma reizi gadā vajadzētu noteikt glukozes līmeni, bet, ja ir paaugstināts holesterīna rādītāji vai ir, piemēram, diagnosticēts palielināts svars, tad vajadzētu šo glukozi noteikt arī saulaicīgi. Visai izplatīts ir pirmā tipa cukurddiabēts. Aizkuņa dziedzera beta šūnas neražo insulītu pietiekošā daudzumā. Parasti saslimst bērni un jauni cilvēki. Visbiežākās pazīmes – bieža urinācija, sausa muti un nepārvarams slāpes. Izteikts nogurums, bada sajūta, nervozitāte, uzbudinājums un svara zudums. Ja jūs nevarat izskaidrot šādus simptomus, tad neatliekami dodaties pie ģimenes ārsta, lai noteiktu glukozes līmeni asinīs. Tas palīdzēs atklāt šo diagnozi saulaicīgi, sākt insulīna terapiju un adekvātu ārstēšanu, lai cik tas pirmā brīdī liktos varbūt biedējoši un nepatīkami, bet tā ir vienīgā iespēja, kas palīdzēs jums tātad nodzīvot veiksmīgi arī turpmāko dzīvi. Latvijā cukurddiabēta ārstēšanai tiek pielietota mūsdienīga terapija. Ir pieejams ļoti liels zāļu klāsts, ienāk aizvien vairāk jauni medikamenti. Jūsu endokrinologs vai ģimenes ārsts noteikti palīdzēs jums piemeklēt labākos, tieši jums piemērotos medikamentus. Un tas, ko es gribētu teikt pacientiem, ja jums ir kaut kādas sajūtas, kas ir negatīvas, drīzāk saistītas ar zāļu lietošanu, sakat, jo medikamentu klāsts ir pietiekami plašs, lai pamainītu un atrastu tieši jums vispiemērotākos. Visbiežāk diabēts nav vienīgā pacienta saslimšana, ir vairāki riska faktori – paaugstināts asinsspiediens, sirds un asinsvadu slimības, liekais svars. Kā endokrinologam ir jāsaka, gandrīz vissvarīgāk ir glukozes līmeņa kontrole ir ļoti svarīga, bet vēl svarīgāk pat ir asinsspiediena kontrole un holesterīna rādītāja kontrole. Tātad nebaidieties no tā, ka jums šo medikamentu klāsts ir liels. Šobrīd pasaule pierāda, ka ir jāmēģina vērsties pret visiem no šiem sirds asinsvadu slimību riska faktoriem, gan glukozi, gan asinsspiedienu, gan holesterīnu, lai jūs dzīvotu ilgi un laimīgi. Endokrinologs ir tiešās pieejamības ārsts. Pie endokrinologa var griezties bez ģimenes ārsta norīkojumu. Pacientam jāievēro ārsta rekomendācijas par dzīvesveidu un pareizu zāļu lietošanu. Tikai tā var sasniegt labākos ārstēšanas rezultātus. Visās Latvijas vietās ir pieejams speciālists, endokrinologs, kas tātad var profesionāli ārstēt pacientu ar cukurddiabētu. Arī Latvijas ģimenes ārsti ir pietiekami labi izglītoti tātad un spēja tātad nodrošināt arī pacientu aprūpi un kontroli. Un vismaz tātad reizi gadā, jebkuram pacientam ar diabētu vajadzētu aiziet pie endokrinologa, lai pārliecinātos, vai tiešām viss ir vislabākajā kārtībā. Diabēta efektīvās ārstēšanas obligāts noteikums ir fizioloģiskās diētas ievērošana. No medicīnas viedokļa, no mūsu skatu punkta, viņam ir jāievēro šis veselīga ēšanas
šķīvis, veselīga ēšanas pamatprincipi, kurā dominē graudogu produktu, kurā katrā ēdienreizē pusi no šķīvi dominē dārzeņu. Šeit pat arī būtu noteikts kāds auglis, tātad brokastis, pusdienas, vakariņas neizlaižam. Veselīga ēšana noteikti iet roku rokā ar veselīgām fiziskām aktivitātēm. Latvijas Diabēta federācija jau 10 gadus izdod regulāru bezmaksas informatīvu izglītojošu izdevumu Saule. Saules moto izprotot sevi, palīdzi pats sev. Kopā mēs varam vairāk un kopā mēs esam stiprāki. Ļoti attiecās uz cukurdiabēta, jo ja cilvēks nejūtas viens, ja viņš zina, ka viņš var aiziet pajautāt, un ja viņš zina, ka uzzināt, kāda līdzīga problēma rīkojies vai kā līdzīgā situācijā ir, teiksim, atrisināt problēmu kādiem citiem cilvēkiem, tas viņam palīdz dzīvot.